2009. gada 1. septembrī uz planētas Zeme, kur Misa Kroškina bija gatava uzņemties mammas titulu, sagaidīja 26 jaunos censoņus, kuru skaits strauji saruka, jo ne visi spēja izturēt šo 3 gadu garo pārbaudījumu. Pirmais, kurš pameta šo A cilti, bija Ruslans, tad Artūrs, Signe, Madara, Lauma, Monta, Anete, Jānis un pēdējā, kurai neizturēja nervi, Baiba. Tagad ir palikuši tikai 17 izdzīvojušie, kuri ir uzņēmušies paspēt vēl kaut ko iegūt, apgūt, atcerēties to, ko nekad nav zinājuši, lai dotos pieaugušo dzīvē. Un nu ir pienācis laiks iepazīties ar šiem izdzīvotājiem. Vārds. Augusts. Vecums. 18. Piezīmes. Patīk jāt uz visām debes pusēm. Līmlapiņš Pikera karalis. Vārds. Andris. Vecums. 19. Piezīmes. Viņš klases garākā skolnieka titula īpašnieks, lielisks sportists, prot komentēt daļai ko un driblēt arī. Vārds. Gatis. Vecums. 18. Piezīmes. Raksta ar nepareizo roku, bet apsolījās iemācīties rakstīt ar pareizo roku. Šausmīgi kautrīgs puišelis. Vārds. Agnes. Vecums. 18. Piezīmes. Prot norakstīt visu un spēja iegūt labāku atzīmi nekā oriģinālā. Neraksturīgi klusām meitenēm prot skaļi ķiķināt. Vārds. Anta. Vecums. 18. Piezīmes. Klase jau laicīgi kopē viņas autografus un tos pārdod eBayā, jo viņa būs nākošā bestselleru radītāja. Vārds. Egija. Vecums. 19. Piezīmes. Viņa noslēpumaina jaunieta, patīk mazi bērni, nešķirama no mūzikas, ļoti labas attiecības ar fiziku. Vārds. Antra. Vecums. 19. Piezīmes. Jau kopš bērnības aizraujusies ar mākslu un sākus laicīgi pelnīt pensijas fondam. Vārds. Kaspars. Vecums. 18. Piezīmes. Uz pirmajām stundām reti steidzas, bet tāpat pārliecināts par savu gudrības līmeni. Īpašas attiecības ar netipisko blondīnu. Vārds. Ivo. Vecums. 18. Piezīmes. Rupi rēķinot, viņš ir piedzimis ar gudru melno humoru. Ikdienas dara svaiga ķepa. Vārds. Toms. Vecums. 18. Piezīmes. Visās stundās interesējas par nagu lakstoņiem, lai atrastu piemērotāko toni saviem mākslas darbiem. Grib draudzēties ar japāņiem. Vārds. Ģirts. Vecums. 18. Piezīmes. Ar savu sarkano maziņu iepazinās savos saldējos 16, un kopā viņi ir novadījuši Bembiju. Atbilde visam man nav. Vārds. Anija. Vecums. 19. Piezīmes. Draudzīga, izpalīdzīga un mērķtiecīga. Tomēr ņem pie sirds dusmīgo skatienu. Patīk novērot klases biedrus. Vārds. Marina. Vecums. 18. Piezīmes.
netipiska blondīna, spādās par savu viedokli, klases lielā māsa, labākais nomierināšanas līdzeklis, lūpu krāsošana. Vārds. Monta. Vecums. 19. Piezīmes. Par visu svarīgākā ir dejošana. Dzīvo vis tālāk no skolas, bet vis tuvāk Rīgai. Visnopietnākā personība klasē, bet ķiķina, kad pagadās. Vārds. Uvis. Vecums. 19. Piezīmes. Reti mēdz kļūdīties, nekad neko nezina, bet vienmēr visu zina. Klases olimpietis. Vārds. Mārtiņš. Vecums. 18. Piezīmes. Patīk spārdīt bumbas, pašam nezinot kļūst par labu pavāru. Lieliski cepta esiņas, koķetē ar visām klases meitenēm. Vārds. Artis. Vecums. 18. Piezīmes. Bieži nevietā un neveikli izsakās. Nav zināms, ar ko viņš nodarbojas naktī, jo dienā manāms miega trūkums. Vārds. Nata. Vecums. Vairāk nekā liekas. Piezīmes. Klases mammutis. Grūti atšķirt no klases jaunietēm. Uz jautājumu, kāpēc tieši tā, atbild. Viss kārtībā. Pusauģi, jaunieši, jeb jaunie pieaugušie ir interesantas, dažādas un radošas personības, kuras dzīvo dubultu dzīvi, privāto un skolas, daži tikai skolas. Bet tas netraucē viņiem pārvarēt 12 skolas gadus. Skola viņus izveidoja par unikālām personībām. Šie 17 Tukuma 2. vidusskolas 2011. 2012. mācību gada 12. A klases topošie absolventi pasaulē dod cerību uz gaišāku un labāku nākotni. Šie jaunieši noteikti atstās savus pēdas vēsturē.